Šajā panelī ir pārstāvētas gandrīz visas atjaunojamās enerģijas nozares vai tehnoloģijas, tāpēc mēs, es ceru, dzirdēsim labu un pārliecinošu pārskatu, kā veicās dažādām nozarēm atjaunojamās enerģijas jomā, un kā šī paneļa nosaukums rāda, patiesībā mūsu skats ir vērsts uz nākotnes perspektīvām, varbūt balstoties uz to šodienas situāciju, kāda viņa mums ir, bet skatoties nākotnē. Tāpēc pirmajam vārdu dodu Kristapam Stepanovam, vēja elektroenerģijas ražotāju, tā nav asociācija, bet savienība. Lūdzu, Kaspar. Labdien, godātie klātesošie! Es būšu nedaudz lakoniskāks nekā iepriekšējie runātāji. Tāpēc arī mēģināšu izstāstīt par savienību. Man ir tas gods šodien pārstāvēt jaundibinātu atjaunojamās enerģijas nozares, kā teikt, asociāciju vai biedrību. Biedrības nosaukums Vēja elektroenerģijas ražotāju savienība. Savienība šodien apvieno vēja elektroenerģijas reāli ražotājus, kuriem kopējā uzstādītā jauda Baltijā sasniedz 250 MW. Kopā Latvijā šobrīd ir 35 MW, savukārt Lietuva 80 un Igaunijā 135. Kā galvenie mērķi ir dalīties pieredzē. Ņemot vērā šo uzstādīto jaudu, nenoliedzami šī pieredze, kas ir savienības biedriem, ir ievērojama ne tikai analizējot Latvijas uzstādīto jaudu, kas ir aptuveni pusi, bet arī kopējo Baltijas jaudu. Un šobrīd apkopojot pieredzi kopā, mēs esam izvirzījuši mērķi dalīties ar viņu plašākai publikai. Tas ir ne tikai jums visiem klātesošiem, bet arī īpaši lomu pievēršot nozares ministrijai atbildīgai, tāpat arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Un, lai šo pieredzi pateiktu, ka viņi tik tiešām ir tāda, kāda viņi ir, nevis izdomāta, ja, mēs esam piesaistījuši KPMG Baltiju, kuri ir izstrādājuši vienam no mūsu, kā teikt, biedrības pielīdzinātu vēja parku projektam tādu, kā varētu teikt, analīzi, cik kas maksā Latvijā, cik kas maksā Baltijā salīdzinoši un cik vispār efektīvs šāds bizness Latvijā var būt ilgspējīgi, strādāt spējīgs. Šī pētījuma rezultātā ne tikai ir apkopota reālā pieredze, bet arī sniegt ieskats par obligātā iepirkuma komponentes attīstību un kā šī obligātā iepirkuma komponente turpmāk arī ietekmēs tarifu. Komentējot šī brīža atjaunojamās enerģijas cenas, nākas secināt, ka, lai pateiktu, cik kas maksā, ir jāsaprot, kas cik maksā. Tas ir domāts tā, ka vēja elektroenerģijas ražošana neapstājās tikai ar, kā teikt, ģeneratoru un pamatiem. Ja. Ir jāskatās konkrēti modelis atkarībā no jaudas, ir nepieciešams arī pietiekami lielas investīcijas apakšstacijā, infrastruktūrā, tālāk personāla apmācībā, lai šo ražošanu varētu nepārtraukt nodrošināt. Analizējot, savukārt skatoties uz pārējo tehnoloģiju cenām, es domāju, ka neviens man neiebildīs, ja es teikšu pārdrošu frāzi, ka tirgu šī brīža spot cenām neviena tehnoloģija nav reāli darboties spējīgi bez nekādiem atbalstiem. Ja mēs paņemam par piemēru to, ka mums ir klājš lauks un mēs gribam uzstādīt šeit kaut kādu jaudu, ar kuru mēs arī valstiski varam rēķināties. Līdz ar to valsts atbalsts vispār elektroenerģijas ražošanā, kā kurā valstī kāds modelis ir izvēlēts, jebkurā gadījumā tas ir tas modelis, kā var vispār attīstīt jaudas teritorijā. Un no izmaksu viedokļa savukārt skatoties, tad arī šeit nākas secināt, ka kaut vai tāpat piemaksa virs tirgus cenas vēja elektroenerģija ir zemākā, kāda vispār ir no atjaunojumiem resursiem. Ja mēs skatāmies, kurā vietā mēs šobrīd esam Latvijā vēja elektroenerģijas jomā, tad mums nākas secināt, ka šobrīd Latvijā ir uzstādīti aptuveni 70 MW kopējā jauda.
no kuras kopējās jaudas obligātā iepirkuma ietvaros tiek realizēti tikai 59 megawati, pārējie ir uzstādīti paļaujoties uz to, ka regulējums ir spēkā esošs un ka konkursi tiks rīkoti turpmāk, bet mēs pilnīgi piekrītam, ka tā pauza, kas šobrīd ir ieturēta un ko ietur ministrija, ir ļoti saprātīga, lai vispār saprastu, kā šī nozara var attīstīties tālāk un lai izstrādātu maksimālu nākotnes atbalsta mehānismu, kurš ir balstīts ne tikai uz konkrētām izmaksām, bet arī kurš varētu ļoti labi integrēties tirgu un nākotnē šīs elektroenerģijas cenas ietekmēt tieši samazinošā nolūkā, nevis pieaugošā. Ja mēs skatāmies Lietuvu un Igauniju, tad Lietuvā šobrīd ir uzstādīts jaudas 225 megawatu apjomā. Savukārt Igaunijā ir 269 megawati. Var saprast, ka mums vēl ir daudz mājas darba, lai izdarītu, lai panāktu mūsu kaimiņus, ja tas ir mērķis. Savukārt, skatoties no Eiropas Savienības mērķiem, tad tas, ko Latvija ir pateikusi Eiropai, šo 40% mērķa kopskatām, ir tas, ka katrai tehnoloģijai būs kaut kāds pieaugums, un šobrīd, ja mēs skatāmies 2012. gada vēja elektroenerģijas uzstādītās jaudas, pilnībā sakrīt ar to, par ko Eiropa ir informēta. Savukārt, ja šīs atbalsta trūkums tuvākajā nākotnē netiks ieviest, tad, diemžēl, nāksies secināt, ka 14. gadā jau mēs atpaliksim no šīm skaitļiem. Ņemot vērā šī brīža, regulējuma trūkumu, tad mums ir divas iespējas izvēlē nākotnē. Viennozīmīgi nāks secināt, ka vēja elektroenerģija spēlēs lielu lomu Latvijas enerģetiskajā neatkarības veicināšanā vai vispār energoportfolī. Un tad izvēle ir divējādi. Pirmā, pa kuru ceļu mēs varam iet, ir šādi te lietotas rūsējuši, jeb kā tautā teikt, šrota ģeneratoru Latvijā. Vai arī, ja mēs tomēr analizēsim izmaksas un paļausimies uz tirgus principiem, tad mums būs šādas jaunas vēja elektroenerģijas iekārtas, kuras būs ne tikai ilgtspējīgas, bet arī konkurētspējīgas. Paldies! Paldies Kristapam. Kristaps iekļāvās laikā. Paldies! Varbūt kādam uzreiz jautājums no zāles attiecībā uz prezentāciju tieši. Lūdzu, es redzu tur jautājums. Aleksandrs Petrovs, Olinfarms. Es gribu pajautāt tā, kad jūs rēķinājat izmaksas, kādas izmaksas ir saistīta ar vēja generatoru izbūve un apkalpošanu, tad laikam jūs nevērojat pavisam tās izmaksas, kuras nepieciešama, lai attīstītu visu energosistēmu, lai viņa varētu rezervēt jūsu vēja generatorus. Ja? Ja salikt kopā viss tas, tad jūsu prece būs pārāk dārga vispār, lai ar to kaut kā sapratīgā mērā rīkoties. Ja? Vai jūs paši perkat, ienākot veikalā vienu un to pašu preci perkat par 10 reizes dārgāku cenu? Paldies par jūsu jautājumu. Es sapratu, ka jautājums sastāv no divām daļām. Viena ir par balansēšanas jaudu, otra ir par preci, kas ir 10 reizes dārgāk. Šeit nāks atzīmēt to, ka mums ir ļoti laba pieredze Daugavas kaskāde, kur šobrīd balansē vēja elektroenerģijas Lietuvas parks. Ar kaut kādu zināmu šo te līmeni, mums vienmēr ir ko nobalansēt Lietuvā. Protams, ka tas nav bezmaksas pasākums, tas ir maksas pasākums. Es domāju, ka arī Latvijas vēja parki var atļauties šeit attīstoties šo te balansēšanas jaudu arī uzturēt. Jebkurā gadījumā šī brīža un arī plānotā jauda, kura varētu Latvijā uzstādīt, būtu uz 2020. gadu, nav tāda, ko sistēma nevarētu nobalansēt. No otras puses, jūs jautājāt par šo te dārgāku preci, tad mēs sakam, ne mēs, bet biedri arī un arī Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija jums viennozīmīgi teiks to, ka šī ir tautsaimniecības jautājums. Tas ir politikas jautājums. Vai mēs ejam, vai mēs gribam redzēt šeit atjaunojumu energoresursu izmantošanu, vai mēs šeit mums pietiek ar oglēm, gāzi, par kuru mēs tāpat maksājam. Jo jāmaksā būs jebkurā gadījumā. Tāda tehnoloģija, kurām netiek piemaksāts, ir tikai hidroelektrostacijas, kuras ir mūsu mantojumā palikušās. Paldies!
Paldies Kristapam par pārliecinošu atbildi. Dodam vārdu Gintai Cimdiņai, SIA Fortum Jelgavu valdes priekšsādātāji. Lūdzu, Ginta. Labdien visiem! Es mēģināšu arī būt ļoti īsi un konkrēti. Tad varbūt sākšu ar to, ka šodien es pārstāvu Fortum Jelgavu un pārstāvu lielāko viennozīmīgu biomasas koģenerācijas stacijas projektu Latvijā. Un, ja arī nekļūdos, varētu teikt, ka mūsu projekts ir vienīgais lielākais no elektroenerģijas izstrādes apjoma Latvijā. Un godīgi pateikšu, ka mēs sākām šo staciju būvēt un pie šī projekta strādāt, man neienāca prātā doma, ka pienāks diena, ka man būs tā kā jājūtas tā kā bišķi vainīgai vai tā kā kaut kā nērti, vai tā kā jāsāk taisnoties par to gan sabiedrības, gan klientu labā priekšā par to, ka vai tas tā kā ir labi priekš Latvijas un vai tas ir labi priekš sabiedrības. Un varbūt neņemot vērā tās manas pašsajūtas, šodien es tomēr gribētu mēģināt paskaidrot, kāpēc man vēl joprojām liekas, ka šis projekts ir vienkārši fantastisks un labs. Tātad vēlreiz ļoti īsi par šo te projektu ir tā, ka tā ir biomasas koģenerācijas stacija, un tur mērķi faktiski bija vairāk, un viens no mērķiem bija nodrošināt Jelgavas pilsētā centralizēto siltuma apgādi, aizstājot gāzes kurināmo ar biomasu. Un tad šī, kā lai saka, procentālā izmaiņa ir 85%. Kā jau teicu par jaudu, uzstādītā elektriskā jauda ir 23 megavati un siltuma enerģijas 45. Un tad jūs arī varat redzēt tos plānotos enerģijas apjomus pagaidām, ko mēs esam domājuši saražot siltumenerģiju 230 gigavatstundas un elektroenerģiju 110 gadā. Un stacija faktiski ir savā būvniecības gandrīz vai gala fāzē, tur tās fotogrāfijas tie, kur redz apakšā, ir fotografētas pirms pāris nedēļām. Un tā kā stacija faktiski ir plānots, ka viņi varētu sākt savu darbu šā gada septembrī. Tad par šo atbalsta mehānismu, par OIK, par piemaksu elektroenerģijai, jā, šī diskusija ir pietiekoši plaša šobrīd sabiedrībā, un es gribētu piekrist Kristapam Stepanovam un arī pastiprināt jau viņa vienreiz teikto, kad mums visiem ir jāsaprot, ka neviena elektroenerģiju ģenerējošā jauda Latvijā šobrīd nepastāv un nav spējīga konkurēt bez piemaksas. Vienīgie, kas piemaksu nesaņem, ir šie te hesi. Un tad par atbalsta veidu, kas ir tieši Jelgavas koģenerācijas stacijai, kāpēc es gribēju viņu izcelt, ir tas, ka viņš ir vienīgais, kas ir citādāks nekā visas pārējās elektroenerģijas atbalstu saņemošās stacijas Latvijā. Un tad vēlreiz varbūt īsi ir tā, ka atbalsta mehānisms nāk no tiem pašiem ministru kabineta noteikumiem 221. Bet atbalsta veids tā tad nav šī te formula, kas ir piesaistīta gāzes cenai, un atbalsts netiek saņemts par kilovatstundu elektroenerģijas, bet atbalsts ir jaudas maksa, kura tiek maksāta par kura tiek maksāta par uzstādīto elektrisko jaudu. Tad vēl par šo te atbalstu, tas ir fiksēts, viņš netiek, kā lai saka, piesaistīts gāzes cenai, un tādā veidā viņš ir prognozējams un paredzams. Jau no paša sākuma atbalsta periods arī bija fiksēts 15 gadi. Un teiksim, kas varbūt tās ir labi, ka saņemot šāda veida atbalstu bija jāievēro arī efektivitātes kritēriji, kā galvenie no tiem minot ir efektīva kurināmā izmantošana, un kas arī vienlaicīgi nozīmē ierobežotu elektroenerģijas izstrādi kondensācijā. Un varbūt pats galvenais, par ko es arī tad runāšu pārējos dažos slaidos, kas ir palicis, saņemot šādu atbalsta veidu, stacijai automātiski tiek uzlikts pienākums tirgot savu elektroenerģiju brīvajā tirgu. Un vēlreiz pateikšu, mēs esam šobrīd vienīgā stacija Latvijā, kas zem šāda atbalsta veida strādā. Tad, lai varbūt tā kā vēlreiz šo atbalsta veidu salīdzināt varbūt ar pārējiem atbalsta veidiem, ar pārējiem ražotājiem, es gribētu pasvītrot vienu lietu, ka tā kā mēs runājam par OIK,
vai par atbalstu, būtu ļoti svarīgi salīdzināt ne tikai kopējo staciju skaitu, ne tikai kopējo samaksāto atbalstu latos, bet izmaksas uz 1 megavatstundu, jo tas faktiski norāda šī atbalsta efektivitāti. Un tad šeit, kas šeit slaidā ir parādīts, faktiski šī sarkanā līnija ir aptuveni elektroenerģijas tirgus cena, kāda šobrīd ir. Tas ir domāts 43 eiro par megavatstundu. Un tad viss, kas ir virs šīs sarkanās līnijas, ir atbalsts, kuru tad katrs no ražotāju veidiem saņem. Un tad Fortum Jelgava koģenerācijas stacija beigās ir tas zaļais stabiņš, un teiksim, salīdzinoties ar pārējiem, mēs redzam, ka īpatnējais atbalsts uz 1 megavatstundu enerģijas mums ir nedaudz lielāks tikai par Rīgas teciem lielajiem. Par pārējiem visiem mēs gribētu teikt, ka mēs būtu efektīvāki un lētāki. Tad varbūt vēlreiz, kā tas izskatās, ir tā, ka es esmu te jums tā kā pielikusi arī to formulu, pēc kur šī jaudas maksa tiek sarēķināta. Un tad faktiski no mums kā komersanta viedokļa šīs atbalsts ir tā, ka tie 49%, kas ir virsējā zilajā kastītē, faktiski ir elektroenerģijas tirgus cena, ko mēs saņemam no elektroenerģijas pārdošanas brīvajā tirgu, un kā jau jūs varat redzēt, tur var būt no grafika. Elektroenerģijas cenas ir ļoti svārstīgas, un mēs kā komersants esam spiesti plānot savu ražošanu, būt efektīvi un, teiksim, kā lai saka, konkurēt šajā tirgu, un varbūt vēl pieskaroties pie šī atbalsta veida, ko es gribēju pateikt, ko es viņā saredzu labu, ir tas, ka šis atbalsts ir fiksēts un prognozējams no atbalsta devēja puses, un no atbalsta saņēmēja puses viņš faktiski tādā veidā, veicot piemaksu pie tirgus cenas, tad mēs faktiski veicinām šo atbalsta saņēmēju būt efektīvam un pašam arī šajā tirgu, teiksim, darboties, strādāt un saprast, ko īsti nozīmē savu preci patiešām pārdot. Un tad varbūt divi pēdējie slaidi man varbūt būs no Fortum korporācijas, kas ir mūsu mātes kompānijas, tā kā politika vai viedoklis par atjaunojumās enerģijas politiku kopumā. Un tad faktiski šeit ir tādas divas galvenās frāzes, ko es gribēju pateikt, kad Fortum atbalsta tādu Eiropas komisijas iniciatīvu, ka šai atjaunojumās enerģijas politikai tomēr būtu jābūt nākotnē balstītai vai piesaistītai pie tirgus principiem. Un teiksim, kas tad arī būtu šāda piemaksu sistēma, kad faktiski komersanti tirgotos brīvajā tirgu vai vismaz būtu saistīta ar, teiksim, cenām, kas ir elektroenerģijas tirgu, un šī piemaksa būtu tad virs šīs tirgus cenas. Un ka tas savā veidā tad varētu garantēt gan investīciju piesaisti, gan arī vienlaicīgi elektroenerģijas tirgus efektivitāte tiktu palielināta. Tad par varbūt vēl viena lieta, kas būtu jāpiemina, par cik es runāju par biomasas projektu, tad runājot par pašu biomasu. Latvijā šis kurināmā veids ir, teiksim, pietiekoši pieejams, bet par ko varbūt būtu nākotnē jāpadomā, ir, kad būtu jānodrošina varbūt lielāka sadarbība starp mežstrādes nozari un enerģētiku, un kad šī mežu apsaimniekošanas prakse būtu jāveido atbilstoši tam, lai viņi varētu kalpot biomasas sadedzināšanai Latvijā. Šis man ir pēdējais slaids par to, kas ir mūsu viedoklis par to, kas varētu būt jāuzlabo Latvijā attiecībā uz atbalstu elektrības ražošanā. Tad te ir 4 lietas varbūt, kad tas, kas jau arī tika izskanējis pirms tam, kad elektroenerģijas tirgus cena, kāda viņa ir šobrīd, tie 43 eiro par megavatstundu, tā nav cena, kas varētu veicināt jebkādu jaunu jaudu attīstību, un kad varbūt tā piemaksa būtu jāsaglabā, lai mēs nenonākam kaut kādā brīdī situācijā, ka šo ražojošo jaudu ir pa maz,
un ka tas varētu būt vēl viens risks, kas varētu radīt tomēr strauju cenu kāpumu nākotnē. Tad par šiem atbalsta mehānismiem un principiem mēs uzskatītu, ka tam būtu jābūt balstītam arī uz tirgus principiem Latvijā, kad elektroenerģija varbūt būtu jāizsver, kad ir jāpārdod brīvā tirgu un atbalsts būtu piemaksas pie tirgus cenas un jānodrošina būtu tomēr konkurence, kad šie atbalsta saņēmēji, kad atbalstu saņem visu pirms tie, kas ir lētāki uz atbalsta intensitāti uz megawatu stundu. Tad no sabiedrības un patērētāja viedokļa un atbalsta, teiksim, devēja viedokļa būtu ļoti labi, ja šie atbalsta apjomi būtu apmēram fiksējami uz teiksim, konkrētu laika periodu, un viņi būtu viegli saprotami gan pašiem arī ražotājiem, gan arī sabiedrībai. Un pašās beigās gribētu pateikt tādu vēl viedokli, kad tomēr paskatoties uz Eiropas valstu praksēm, šie OIK līdzīgie atbalsti, viņi ir tomēr saudzējošākā veidā piemēroti industrijām, kas ir ļoti energo ietilpīgas. Un teiksim, arī Latvijā šobrīd tas ir ļoti karsts jautājums, un es tā kā veicinātu padomāt arī, vai mēs šajā jomā varbūt varētu kaut ko darīt. Paldies! Jā, labdien, mans vārds ir Juris Ozoliņš, un pēc cik man jāvada būs divi nākošie paneļi, kur mēs tiksimies ar industrijas pārstāvjiem, kuri izjūt kā slogu. Un Ginta pieminēja zaļos certifikātus. Man nevar pāris vārdos pateikt par to, ko tu saproti zem viņiem, jo zaļie certifikāti būtu pienākums industrijai viņus turēt rokā un iegādāties tirgū. Šāds mēģinājums Eiropas Savienībā vienreiz tika mēģināts un tika atmests kā neperspektīvs, bet tomēr tātad industrija, kas būs jādara patērētājiem, industrijai ar zaļiem certifikātiem? Kā tu to saproti? Attiecībā par zaļiem certifikātiem viņi bija pieminēti manā slaidā, un es pateikšu godīgi, es viņiem pārskrēju pāri, varbūt tāpēc, ka es neesmu lielā komfortā par viņiem runāt ar domu, kā viņi varētu būt piemērojami Latvijā. Bet, ja kurā gadījumā šie zaļie certifikāti, viņi ļoti veiksmīgi ir attaisnojuši savu darbību gan Zviedrijā, gan Norvēģijā, kas ir zaļās elektroenerģijas ražošanas liela valstis, un teiksim, tas, ko Eiropa varētu skatīties, ka šī certifikāta tirdzniecības sistēma varētu būt ieviesta Eiropā, lai viņa nekalpo tikai kā divām valstīm. Runājot par Latviju, Latvijā elektroenerģijas tirgus nebūtu tik likvīds, lai šie certifikāti attaisnotu savu darbību Latvijā tikai kā vienā valstī. Bet tas pats mehānisms, es domāju, te ir zālē pāris cilvēki, kas ļoti labi paskaidros, kā viņi darbojās. Viens no viņiem varētu būt Enefita pārstāvis, kas runās vēlāk, un varbūt mēs tā varam sarunāt. Bet tas ir nākošajā sesijā jau. Ja? Paldies, Ginta! Vārds profesorai Dagnijai Blumbergai no Rīgas Tehniskās universitātes. Lūdzu, Dagnija. Labdien! Es šoreiz pārstāvu Latvijas Saules enerģijas asociāciju. Es esmu viena no dibinātājiem un esmu asociācijas valdes locekli. Un jūs jau zināt, ka es aizstāvu visus atjaunojumus energoresursus, bet man šķiet, ka saules enerģija šobrīd Latvijā ir tādā nelielā pabērnu lomā. Un tāpēc es mēģināšu izstāstīt to, kā iedrošināt jūs un atbildēt uz jautājumu, vai Latvijā ir saule, jo tas ir viens no argumentiem, kas ik pa brīdim skan. Latvijā saules nav, līdz ar to, ko mēs runājam par sauli. Šī te karte ir ļoti vienkārši, mēs skatāmies pēc krāsām, un ja jūs skatāties uz, tad jūs redzat pēc krāsām, tad Latvijas krāsa ir tieši tādā pašā krāsā kā Vācija, Polija, Lietuva, un mazāk saules ir, protams, piemēram, Zviedrijā, un tāpēc es gribēju to salīdzinājumu veikt. Tātad pirmais ir, cik tad mums tā saules ir. Kā jūs redzat, arī Latvijā ir atšķirīga saules radiācija, ko mēs varam saņemt un izmantot, un vairāk, protams, tie Latvijas dienvidu daļā. Te ir tātad saules intensitāte uz virsmas optimālā leņķī. Kā jūs redzat, tad Latvija ir labākā situācijā noteikti kā Zviedrija. Viņi ir vienādā situācijā ar Čehiju, Lietuvu, Poliju,
Vāciju, un, protams, tas vedina uz domām, ka vai tad mēs esam sliktāk un kāpēc mēs nevarētu vairāk lietot saules enerģiju. Un nākošais jautājums ir, kā tad tas izskatās citās valstīs, un jautājums ir, kaut arī Kariņkungs teica, ka dāņi nemaz nav tik zaļi, šeit ir atbilde par to, kas 2011. gadā notika, piemēram, Baltijas valstīs un Ziemeļu valstīs. Tad jūs redzat, ka Zviedrija ir sasniegusi vērā ņemams rezultāts saules enerģijas izmantošanā, kaut arī viņiem saules intensitāte ir zemāka. Un dāņiem ir tieši tāda pat saules intensitāte kā mūsējā. Te ir salīdzinājums ar Zviedriju uz krāsām ar karti par saules intensitāti, un atbildi noteikti ir tāda, ka mēs tomēr esam pietiekami kūtri bijuši tieši saules enerģijas izmantošanā, un atbildi ir, ka nākotne tiešām ir saules enerģija. Tagad jautājums ir par tehnoloģijām un attīstību. Jaudas attīstība 2011. gadā Eiropā, jūs redzat, tas apakšējais stabiņš ir saules elektroenerģijas tehnoloģijas, kas ir uzstādīts, un tas stabiņš ir daudz garāks, līdz 21 iet, un salīdzinājumā ar uzstādītajām jaudām, piemēram, nākošā jauda ir vēja enerģija, un tā tālāk visas pārējās jaudas samazinās. Tas nozīmē to, ka visa Eiropa iet šajā te virzienā un iet ātrā gaitā, ātrā solī. Man patīk šī te bilde ar to, ka jūs redzat dažādas līnijas un sākam no apakšas, tur tas oranžais labajā stūrī. Tās ir pirmās tehnoloģijas un tās dod atbildi uz to, ka ir institūcijas, kas ir strādājuši pie šīm te tehnoloģijām un turpina strādāt, bet efektivitāte šīm te tehnoloģijām vēl joprojām nav nekāda augstā. Un tad ir tas augšējā labajā stūrī, jūs redzat tās violeto līniju, skatāties 48% efektivitāte, tās ir tās modernākās tehnoloģijas saules elektroenerģijas ražošanā. Un tas nozīmē to, ka ļoti raitā solī iet uz priekšu tehnoloģija attīstību, un tas ir tas pats jautājums, ko Kristaps teica, ko mēs stādīsim augšā tās oranžās, neefektīvās, bet ļoti lētās, jo tāpēc, ka tās, protams, to izmaksas iet ļoti strauji uz leju, vai stādīsim augšā efektīvākas, bet varbūt arī gaidīsim un neuzstādīsim neko. Un šeit ir tas faktiski, tas tehnoloģija attīstības, teiksim, ceļvedis, kur katram ir jāizlemj, kurš ceļš ir mūsējais, un protams, ka spektrs, tehnoloģijas spektrs ir ļoti plašs, un iespējas ir ļoti plašas. Par tirgus izaugsmu, nevienam nav ja es stāstīšu, saulē ir nākotne un nerādīšu to, ka uzstādītā jauda megavatos pasaulē elektroenerģijas ražošanai no saules pieauga eksponenciāli. Tad jautājums, kāpēc mēs to nevaram, un skaidrs, ka mūsu vieta ir tieši saules elektroenerģijas ražošanā visizdevīgākā no tā viedokļa, ka tikko bija jautājums par rūpniecības uzņēmumiem. Rūpniecības uzņēmumu ražošanas ēkām ir tik daudz jumtu un tik daudz sienu, kur lai, teiksim, daļai risināt šo te jautājumu par to, kā saražot elektroenerģiju vai maksāt obligātā iepirkuma komponentu vai nemaksāt. Pirmais jautājums, protams, elektroenerģijas energoefektivitāte, un otrs jautājums ir, vai mēs izmantojam, vai rūpniecības uzņēmumu domā par šīm te lietām vispār. Un, protams, jautājums ir arī par siltumenerģiju. Saules siltumenerģija, kā jūs redzat, arī tā ļoti strauji attīstās, un šeit jūs redzat, tas oranžais laukums tā ir Vācija, kā viņi ir attīstījusies saules siltumenerģijas izmantošanā, un pēdējā gadā nedaudz apstājusies, bet visa kopējā tendence katru gadu būtisks saules siltumenerģijas izmantošanas potenciāls iet uz augšu, un šeit ir skaidri redzama šī te tendence. Diemžēl mūsu, teiksim, tur, kur ir tā būta lejā, tas ir mūsu devums saules siltumenerģijas izmantošanā, un jautājums ir, vai mums ir iespējas, protams, nenoārdot centralizēto siltumu apgādu
un domājot par siltumenerģijas ražošanu ar saules kolektoriem, potenciāls ir pietiekami augsts un vidējais, līdz vidējam Eiropas rādītājiem mums vēl ļoti tāls ceļš ejams. Vienmēr ir jautājums par izmaksām. Šeit jūs redzat prognozi, to neesam taisījuši mēs, bet tās ir atjaunojumās enerģijas lielā asociācija, kas ir taisījuši šo te izpēti. Un jūs redzat, ka 2030. gadā tas, kas tiek prognozēts, ka cik eiro centi būs jāmaksā par kilovatstundu siltumenerģijas, ka, protams, tas, kas ir ar dabas gāzi vai tas, kas tiek, tā siltumenerģija, kas tiek saražot ar elektroenerģijas palīdzību, tā būs nesamērojami augstāka nekā saules siltums centrāla Eiropā. Uzskatām sev par centrālu Eiropu, jo, kā jau jūs redzējāt, kartē saules intensitāte mums ir līdzīga. Tas nozīmē to, ka nākotne Latvijai ar saules enerģijas izmantošanu ir tikai jautājums par to, kādas mēs izmantosim tehnoloģijas un kas gala rezultātā notiks. Man ir neliela informācija par to, ka saules enerģijas asociācija ir jauna un 2013. gada maijā būs viena diena, ko mēs sauksim par saules dienu un piedalīsimies kopā ar visām citām Eiropas Savienības valstīm, kuras 15 valsts piedalās šajā te pasākumā, un mēģināsim ar mūsu studentu palīdzību informēt par to, ka saule tiešām ir pietiekama. Tāpēc atbild uz jautājumu, vai saulē ir nākotne? Jā, saules enerģijai ir būtiska nākotne. Paldies profesorai Blumbergai par saulēno stāstījumu. Varbūt vienu jautājumu no zāles. Jums laiks jau iet. Nu, laikam profesors spēja visus pārliecināt. Tad nākošais vārds Orvilam Heniņam, Mazās hidroenerģijas asociācijas valdes priekšsēdētājam. Lūdzu, Orvila. Labdien, godājumie diskusijas dalībnieki. Mans mērķis ir pārliecināt jūs, ka Latvijā tomēr hidroenerģijas potenciāls joprojām pastāv. Viņš nav izsīts, un mums ir vēl daudz ko darīt šajā jomā, lai mēs tik tiešām zaļo enerģiju realizētu dzīvē. Tātad šobrīd esošais elektroenerģijas apjoms, ko saražo mazie HES gadā, ir 77 miljoni kilovatstundu. Reālais enerģētiskais potenciāls ir 280 miljoni, 280 gigavattstundu. Tātad neapgūtais potenciāls šobrīd ir 205 miljoni kilovatstundu. Jūs varbūt uzdosiet jautājumu, kāpēc mēs tik pārliecināti šobrīd runājam par šo potenciālu, jo šajā enerģētikas stratēģijā tika atzīmēts, ka Latvijā reālais potenciāls ir kaut kur ap 300 tūkstošiem kilovatstundu gadā un atvainojiet ap 300 miljoniem kilovatstundu gadā un ka tas nav sasniedzams vides un citādu prasību dēļ. Diemžēl šis secinājums ir kļūdains, jo jau no 1994. līdz 2002. gadam Lauksaimniecības universitātes zinātnieki Juris Strūbergs un Kārļs Viļķis veic pētījumu par visām Latvijas dzirnavām, un šī pētījuma rezultātā skaidri un gaiši tika pateikts, ka reālais teorētiskais potenciāls ir 900, un praktiski sasniedzamais tas, kas šeit ir atzīmēts. Vēl nu pat parādīšu vēl vienu grāmatu, kas nu pat ir izdot, tātad Leons Magelis ir apkopojis savu pētījumu un hidroenerģētikas iespējas Latvijā vēlreiz mūs pārliecina par to, ka Latvijā šīs mazās enerģētikas potenciāls tik tiešām ir. Apakšējā rindiņā jūs redzat lielās stacijas, tie 420 gigavatstundas neapgūtais potenciāls, tas ir enerģētikas biedrības senioru viedoklis, ka tāds būtu apgūstams, ja mēs pieticīgi uzbūvētu 3 HESus uz Daugavas, Daugavpils un 2 Jēkabpilī, kas vienlaicīgi strādātu ne tajā režīmā, kā tas bija paredzēts aplūdinot šos te skaistos Daugavas krastus, bet strādājot šīm stacijām
ūdens saplūdes režīmā un tādējādi nodrošinot šādas te jaudas vai apjomus. Apakšā ir parādītas jaudas uzstādītās, tātad reālā neapgūtā jauda mums šobrīd ir vēl 70 megavati. Esošo hidrostaciju skaits šobrīd uz 1. janvāra 2013. gada ir 146. Mēs tā aplēšot iespējas, kādas varētu būt uz 2020. gadu, tas ir vēl varētu būt vismaz 210 staciju. Tas ir kopējais pastāvīgais darba vietu skaits ap 180, bet mēs ļoti labi saprotam, kas tie ir par apjomiem, lai šādu staciju skaitu apgūtu. Tātad būvniecības darbos iesaistīto darba vietu skaits varētu būt ap 2800 līdz 3000 darba vietām. Un kopējais investīcija apjoms šo te 7 gadu laikā līdz 20 gadam varētu būt 150 miljoni, gadā 21 miljonus. Es gribu atzīmēt, ka vidējais investīcija atmaksāšanas periods pie realizācijas tarifiem atbilstoši ministra kabineta 272 noteikumiem atbilstošiem atbalstam ir 8–10 gadi. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz, jūs varat spriest paši, bet mēs gan ļoti labi zinām, kāda ir šobrīd banka attieksme pret atjaunīgo energoresursu apgūšanu. Tātad mans personīgā pieredze ir tāda, ka ne vairāk kā 5 gadi kredīts tiek dots. Tas nozīmē, ka šie 8–10 gadi termiņš, tas ir ļoti saspringts termiņš, lai ar valsts atbalstu mēs tik tiešām ieviestu tehnoloģijas efektīgas, kas nodrošina gan vidē draudzīgu turbīnu darbību, gan arī spēja šodien palielināt šo te izstrādes apjomu. Kāds tad ir ekoloģiskais ieguvums? Tātad CO2 emisiju samazinājums šodien faktiskais ir 29,000 tonu. Nākotnes kopējais varētu būt 111,000 tonu CO2 samazinājumu. Mēs dzirdējām iepriekšējo runātāju šo te viedokli par to, cik būtiski šodien ir šis CO2 samazinājums. Un man jāsaka, ka tieši ūdensspēks ir tas, kurš var dot reālu šo te CO2 samazinājumu, kas ir tik būtisks visai pasaulē kopumā. Un, ja mēs paskatāmies uz to, kā izskatās dabas gāzes importa samazinājums, tad attiecīgi šie skaitļi runā paši par sevi, kaut arī tie apjomi, ko šodien mazie heisi varētu dot, varbūt nav tik lieli, kādi viņi sasniegt līdz šim brīdim, kopumā ņemot ar lieliem heisiem. Kādi tad ir attīstības ierobežojumi? Jau mēs esam minējuši daudzkārt, ka pēdējo 5 gadu laikā ir mainījušies šie te obligāta iepirkuma nosacījumi, kas jau, kā runā iepriekšējie minētāji, nekādā veidā nedod garantijas investoriem ieguldīt līdzekļus šajā te mūsu atjaunojumu resursu apgūšanas jomā. Un tas, protams, tikai bremzē šo attīstību. Otrs obligātā iepirkuma apturēšana vai iesaldēšana vēl jau vairāk mēs ciešām īpaši sevišķi, jo savu procentu mēs joprojām vēl neesam sasnieguši, kas bija noteikts ar šiem ministra kabineta 272 noteikumiem, tātad mēs esam apgūši tikai pusi no mums atvēlētā apjoma, kur mēs, kā redzat, pēc tā potenciāla, kas mums ir, mēs varētu arī apgūt. Un trešais ir ministra kabineta noteikumi numur 27, kas tika pieņemti vēl 2002. gada janvārī, noteikumi par upēm, uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprūstus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus. Jau pats par sevi vārds veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus ir absurds. Tas zinātnieku izpratē nozīmē pat iemest akmeni ūdenī, nozīmē veidot mehānisku šķērsli. Bet ja mēs runājam nopietni, tad vēsturiski Latvijas laikā Latvijā darbojās vairāk kā 700 ūdens dzirnavas. Šodien esošo heisi pamatā ir būvēt uz šo te veco dzirnavu aizsprostu bāzes. Un, ja mēs runājam par zivju resursiem, tad redzu, arī te viens no runātājiem izteicās par to, cik
kaitīgi ir mazie hēsa zivu resursiem, tad man jāsaka, ka tās ir galīgās muļķības, jo bioar speciālisti skaidri gaiši norāda, ka nevis samazinās zivu resursus, bet zivu resursus palielinās. Ja mēs gribam aizstāvēt tikai tā saucamos foreļveidīgās zivis, tad mazie hēsa uz foreļu upēm nav, un Daugava, kur bija šī lašu upe, diemžēl ir aizprostota. Paldies. Paldies, Orvil. Varbūt kāds jautājums no zāles uzreiz par prezentāciju. Tā, ja jautājuma nav, tad vārdu dodam Andim Kārkliņam, Latvijas biogāzes asociācijas valdes priekšsēdētājam. Lūdzu. Labdien, es saprotu, ka man jārunā vienā Alpas vilcienā ļoti ātri, jo viss laiks ir iztērēts. Bet, nē, viss vēl nav, tev ir vēl. Vēl ir, jā, paldies, jā. Es gribēju sākt ar tādu bišķi prozaiskāku atkāpu, kas varbūt daudziem ir saprotamāk vairāk, un es domāju, ka 90% no klātesošiem noteikti par to ir to dara, bet nav aizdomājušies. Mēs kaut kā normāli gribam ēst ekopārtiku, ekoloģiskus produktus, un mēs ļoti saprotam, ļoti normāli, ka mēs par viņu maksājam mazliet dārgāk. Ja? Jo darba spēks, jeb izmaksas, lai to saražot, ir lielāks, ražība ir zemāka, līdz to viņam ir jābūt dārgākam. Zināmā mērā ar zaļo enerģētiku ir tāpatās, ja, kad viņa ir dārgāka, bet līdzīgi kā iepērkoties, teiksim, pērkot mārupus gurķus, jeb tos pašus getliņu tomātus, mēs ar lepnumu ēdam viņus un sakam, tie Latvijā audzēt, un tādēļ viņi ir foršāk nekā poļi vai vēl kaut kas. Jo, ja mēs gribam iet uz lētumu un pirkt lētos miltus vai kaut ko nevis savējos, to mēs varam darīt, un tieši tāpat, kā mēs gribētu dabūt lētu enerģiju īstermiņā, kā teica Ābels kungs, tad pats īstermiņš uz tuvāko gadu ir aizklapējam visu bodi ciet, atstājam tikai lielos hesus un pārējo nopērkam pa 4 eiro centiem Nordpūlā. Viss. Ja? Bet tas, ka ir kaut kādas izmaksas, un es nemēģināšu runāt ciparos, bet par to, tāpat kā pie tās ekoloģiskās pārtikas, par pievienoto vērtību, kā es saucu, kas varētu veidoties no tā, ka mēs viņu ražojam tomēr, ja? Tātad uz vietas šeit Latvijā, no vietējām izēvielām, ja? Radām darba vietas, attīstam reģionus, no ekoloģiskā viedokļa skatoties, un ja runājam par biogāzi, ja, tad tā būtu lauksaimniecības atlikuma produktu izmantošana, enerģijas ražošana un tā tālāk un tā tālāk. Un par tām pozitīvām lietām ātri skrienot cauri, ja, principā Eiropas direktīva pati ir pateicis saistībā par lauksaimniecības atkritumiem, kas ar viņiem notiekās un kādā veidā biogāzi var strādāt, un es domāju, nevienam nav kaut kas pretī sakāms, kad komisijā būtu kaut kādas beigās muļķības pateikuši par šito tēmu, jo attiecībā uz vidi ir tās priekšrocības, un tas, ka var būtiski veicināt lauku teritoriju ar decentralizēto raksturu un reģionālās investīcijas, tas arī skaidrs, jo laukos to var darīt. Par darba vietām. Mēs tā mēģinājām apkopot, kas ir vispār izdarīts un kas ir noticis. Un pēc tiem cipariem, ko mēs tās stiprā steigā esam mēģinājuši saprast, ir šobrīd pēc aptaujām, kad apmēram 1200 līdz 1500 darba vietas, jo ir baigi grūti pateikt par saistītajām nozarēm. Ja? Cik konkrēti, teiksim, kaut kāds koģenerācijas iekārta apkalpotājs ir vairāk iegūst darba vietas dēļ tā, ka viņam ir jāapkalpo, teiksim, 40 koģenerācijas stacijas, nevis viena. Ja? Un tā interesantākā lieta jau arī laikam ir tomēr nevis tā, ka cik ir darba vietas, bet ņemam to apakšā, kas ir rakstīts par ģimenēm. Jo automātiski, ja ir viens labi pelnošs ģimenes loceklis, tad zināmā mērā viņš jau var noturēt teorētiski tos, kas viņam ir ģimenē, un neaizbrauc, tad varbūt tās arī tā ģimene prom. Ja? Un tas viss tātad paliek šeit, ieskaitot nodokļus un viss. Par pārtiku un lauksaimniecību un tā tālāk pienesums tautai, pienesums videi, ja? Kad šeit biogāzes iekārtās var praktiski pārstrādāt jebkuru organisko vielu, iegūt no viņas enerģiju, un jautājums, kā tālāk viņu izmantot, bet jebkurā variantā no metāna emisiju viedokļu un no šitām vidas lietām tas ir pietiekami liels atspaids vidas aizsardzībā. Nometot nost to galu par to, kā līdz tam podam nonāk tā zupa vai putra,
šī variantā ir stāsts tikai par enerģiju. Šobrīd mēs runājam par to, ka baigi slikti biogāznieki ražo elektrību, ļoti dārgu un siltumu pūš gaišā. Šī variantā ir schēma parādīts tas, ka ir faktiski tie ceļi dažādie. Ja? Vai nu aiziet uz lejas galu, kur ir uzzīmēts gāzes dzinējs un koģenerācijā ar spuldzīti galā un radiators kā siltums, var aiziet uz otru pusi, attīrīt un ražot iespiest dabasgāzes tīklā vai vēl kaut ko. Tā ir principā izvēle atkarībā no vēlēšanās, atkarībā no infrastruktūrām, atkarībā no atbalsta. Ja? Tātad vienā variantā kāds viņš izstīsies vizuāli motors vai kāda izstīsies tā gāzes attīrīšanas stacija. Par to, vai mēs varam iespiest vai nevaram iespiest un ar biogāzi aizstāt dabasgāzi. Es nemēģināšu apgalvot, ka ar biogāzi mēs varam aizstāt visu dabasgāzi, tā kā Vācu biogāzes savienība runā, ka kurā gadā tur viņu visu Krievu gāzi aizstās. Taču to, vai mēs viņu varam iespiest, tā kādreiz es teicu, ka baigi sarežģīt. Bet tad es saliku divas kartas kopā ar esošajām biogāzes stacijām un apakšā pieejamo Latvijas gāzes lielo centrālo gāzes trubu, no kuras tātad ir kaut kādas atzarotās mazās trubiņas. Un, lai cik dīvaini nebūtu, tomēr tā šā brīža dislokācija liek domāt, ka teorētiski varbūt pat, ka tas ir iespējams pēc zināmiem apstākļiem, ja tiktu radīt kaut kādu nosacījumu, ka to vispār drīkst darīt. Šobrīd tāda nosacījuma nav, un tādēļ arī neviens neko tādu vairāk nedomā par to. Otrs variants par tankštelēm, ja, kā mēs viņus saucam, ir pildīšana, attīrīšana un pildīšana automašīnās. Tieši tas pats infrastruktūras jautājums, tātad kaut kāds stimuls no kaut kurienes, lai kaut kas notiktos, lai kaut kas veidotos. Ja. Par lauksaimniecības ražošanas attīstību, dažādošanu, tātad vai tā ir tikai biogāze, vai tā ir tikai vēl kaut kas un vēl, ja. Šis bilds tapušs Latvijā. Tās nav ārzemes. Tas ir pie biogāzes stacijas vai arī pie biomasas stacijas uzbūvētās siltumnīcas, kur notiek ražošana, kur mēs tātad atkal ēdam tos pašus latviešu tomātus vai latviešu gurķus vai kādu citu preci. Ja? Tas nozīmē to, ka šābrīd šī 5 gadu apakaļ, jeb 6 gadu apakaļ, kādēļ panesās lauksaimniekiem tā doma, ka viņiem visiem vajag ražot biogāzi, jo tanī brīdī bija krīze gan ar graudiem, bija krīze ar pienu, nekur nevarēja neko pārdot, un viņiem bija ziepes, un viņi visi mir nost. Ja? Šobrīd viņi visi ir topā, zirgā, viņiem ir graudi. Viņi saka, ka viņiem vairāk neko citu nevajag, dodiet mums tikai ražot graudus. Bet šis risks paliek šā vai tā. Un ar šo ražošanas attīstību laukos, tad mēs ne tikai attīstam darba vietas un radam klāt papildus vietas, bet arī zināmā mērā ir diversifikācija. Ja? Jo, teiksim, tāds konkrētais piemērs no vienas saimniecības, kur es biju aizskrējis vēl burtiski piekdienas vakar pirms nedēļas, tātad gandrīz vai, ja? Un es viņam saku, klausies, tagad tev ir siltumnīca klāt piebūvēt vēl kaut kas tad tev ir mainījies, kopš tu sāc no 9. gada ražot biogāzi. Viņam ir mainījušās kas pie 300 govu kūts, viņam nākuši vēl 50 plus šlēpi klāt, tātad 100 lopi klāt, plus viņam ir radušās siltumnīca, plus viņam ir radušās 25 darbvietas. Tas ir daudz vai maz. Spriediet paši. Kas jādara? Manuprāt, jāpieņem konkrēti lēmumi, nevis jārada nepamatotas spekulācijas. Kā rezultātā zināmā mērā mēs esam arī šeit, ja, un diskutēsim par šiem jautājumiem, droši vien, ka vēl vēlāk būs vairāk. Ar skaitļiem un faktiem jāpamato iespējamās izmaiņas likumdošanā. Ja? Nogriezti baigi vienkārši. Tāpat kā mēs jau norāvām rokas bremzi uz izņemtajām atļaujām un tā tālāk. Ja, bet varam noraut visu un apturēt tā, kā ir jau minēja, ja, ka tās investīcijas, viņas ir principā apstājušās. Un, protams, mēs nevaram runāt par kaut ko un adekvāti salīdzināt, ja mēs zinām, ka dabasgāzes atbalsts koģenerācijai šobrīd principā ir, manā skatījumā viņš ir, neteiksim, pa kārtu lielāks, kaut vai ciparos viņš ir mazāks, ja, bet tas nav tā. Tad vispirms jātiek galā ar dabasgāzi. Un tas, ka jāattīst un jāsaglabā turmāk, atjaunojamā nozara, tas ir viennozīmīgi. Un par izteikumiem par augsto peļņu mēs strādājam es domāju, Atjaunojamās enerģijas federācija pie šiem cipariem, un pētījums būs, es domāju, līdz aprīļa beigām gatavs, cik, ko, kas ir dabūjis.
kāpēc ir dabūjis, un no pilnīgi citas skatpunkta, nevis tā kā ir šobrīd redzams ekonomikas ministrijas mājaslapā vai viņas izstrādātojos plānos, jo tas ir tā. Jo, ja mēs runājam par to, kas ir šobrīd, teiksim, saistībā, ja runājam ekonomikas ministriju, to, kas ir, kādēļ arī esam šeit, kad tūlītās viss notiksies, tad faktiski, ja mēs paņemam viņu to informāciju par to, kā augsts cena, tad mums šogad, līdz gada beigām, kā viņi raksta, kādēļ tas blīkšs notiek, līdz gada beigām mums radīsies papildus jaudas, kaut kā 90% no visa tā, kas ir, tam visam šogad jābūt gatavam. Gribētu redzēt, kā tas izskatīsies turpmākajos 8 mēnešos. Paldies! Paldies, Andi! Jā, mums vēl ir 5 minūtes diskusijām. Varbūt kādam ir no zāles jautājums attiecībā, tieši Andim attiecībā par prezentāciju. Tā izskatās, ka jautājuma nav. Labi, paldies, Andi. Es varu vienīgi piemest klāt vienu teikumu atkal par to pašu pārtiku. Lūdzu, tev ir laiks. Salīdzinām, ja mēs atkal salīdzinām, kādēļ mums neviena neizbrīna, kādēļ maksāt kilograms lielopu gaisa, maksāt 10 reizes dārgāk par kilogramu pienu vai kilogramu maizes. Ja? Te ir tieši tas pats. Nebūs tā, ka iepriekšēji runātāji, ka mums ir visiem viens tas pats, un ka līdz to, ka 1 kilograms ir 1 kilovats, bet kilovats ir kilovats, it kā zila strāva, kas plūst, ka nebet enerģija, kas plūst. Nebūs tā, ka 1 kilovats pie biogāzes maksās tieši tikpat, cik 1 kilovats pie Hēniņa mazā Hesa, vai pie saules, vai vēl kaut kā. Ir pilnīgi atšķirīgi. Un tas ir jāsaprot. Ja? Tas tieši tāpat kā ābols, piens vai gaļa. Paldies! Paldies! Paldies visiem ziņotājiem! Nākošais darba kārtības punkts ir diskusijas. Lūdzu, vai no zāles ir kādi jautājumi jebkuram no paneļa dalībniekiem? Ja no zāles jautājumu nav, varbūt ir kāds jautājums? Nav laikam, ja? Es uzdošu jautājumu, kā zināms, enerģētikā ļoti svarīgi ir resursu pieejamība, resursu cena. Profesora Blumberga mums pārliecinoši pastāstīja, cik mums ir saules par hidroresursiem un vējiem. Mums arī daudz maz priekšstats, lielākās diskusijas parasti ir par biomasu un biogāzes izēvielām. Vai es drīkstu jautāt, varbūt sākot ar Gintu, kā Fortum skatās uz izēvielu pieejamību un loģistiku, teiksim, konkrētajā Jelgavas koģenerācijas stacijā? Patreizajā situācijā šobrīd ir tā, ka mūsu kurināmā patēriņš ir apmēram gadā 0,4 terawatt-stundas šķeldes. Salīdzinoši, protams, ļoti daudz. Mēs esam pabeiguši kurināmā iepirkumu 1. gadam, un pateikšu godīgi, mums piedāvājums šķeldes bija 4 reizes lielāks nekā mums stacijai būtu vajadzīgs. Ko mēs vērojam tirgū, kad ir tāda veselīga konkurence un kad teiksim, palielinās šo šķeldes ražotāju intensitāti. Bet beigu galā es gribētu pateikt to, ka tomēr Latvijai nebūtu jāaizmirst par to, ka mēs esam ar šo šķeldes un kurināmā resursu bagāta valsts, un jautājums ir tikai par to, ka vai mēs mācēsim un varēsim šo šķeldu paturēt šeit Latvijā, vai mēs pirksim no Zviedrijas elektroenerģiju, kas būs ražota no Latvijas šķeldes caur Nord Pool Spot ar zaļo certifikātu starpniecību. Paldies! Varbūt Andis var par savu nozaru pateikt. Par biogāzi droši vien nav tā kā ar šķeldi, ja? Jo, kā jau teicu, ir atšķirības. Un ar biogāzi ļoti vienkārši ir jāsaliek kopā, pirmkārt, tas, mēs šeit runājam par enerģētiku. Jāliek kopā lauksaimniecība un enerģētika, un vēl vide arī klāt. Tas ir tas, ko es vienmēr esmu teicis, kad ministrijām savā starpā jādraudzējās, jāsaprot, kur mēs ejam un ko mēs gribam. Bet ir viennozīmīgi skaidrs, kad kaut arī ir oficiālie dati, kad varētu uzstādīt apmēram būt Latvijā kāds 500 biogāzes stacijas un katrai pa 0,5 megavatu jaudu, droši vien, ka nē. Ja? Ir pietiekami daudzi nosēts jau, bet un ir viennozīmīgi skaidrs, ka nebūs arī tie 200 lēmumi, kas ir izsniegti tās biogāzes stacijas. Biomasas pieejamība, kā es teicu, ir atkarīga no tā, vai kāds skats lauksaimniecībā, ja mums rītā pasaka, ka mums ir tikai graudi un aizmirstam tā skaitā arī par biodegvielu un rapšiem,
ok, tad būs tikai graudi, bet tad jautājums, ko mēs darīsim ar salmiem, vai salma aizies uz Fortumu kā biomasa, vai mēs viņus hidrolizēsim tomēr un palaidīsim apakaļ uz biogāzi, tas ir izšķiršanās. Bet, principā, teorētiski potenciāls ir pietiekami liels, ja tikai būtu opcijas, kā darboties ar viņu. Paldies par kompetentu atbildi. Vai nav radies kāds jautājums zālē? Ja jautājuma nav, droši vien viss skatās dienas kārtībā uz nākošo pasākumu, bet es tomēr, noslēdzot šo sesiju, uzdošu vienu jautājumu visiem paneļa dalībniekiem pa galveno šī paneļa, pa galveno tēmu. Kā jūs skatāties uz nākotnes perspektīvām, teiksim, katrs savā nozarē? Vai jūs šodien būtu gatavi investēt jaunos projektos atbilstoši savai nozarei? Varbūt ar Heniņa kungu sāksim. Pie šodienas nosacījuma noteikti ne, bet jāatcerās, ka aiz mazās hidroenerģētikas asociācijas stāv ne tikai elektrības ražošana, bet arī tehnoloģija izgatavošana. Un to mūsu kolēģiem rūpniekiem arī jāsaprot, ka tas ir vienlaicīgi. Paldies! Paldies, Kristap! Ņemot vērā šī brīža tiesisko regulējumu un tieši to, ka jau šobrīd ir uzstādīts jaudas, kuras ir vispār bez atbalsta, ja, kurām ir jāpārdod elektroenerģija vai elektrostacijās tirgu pie cenas tāda, kāda viņi ir līdz 3 centīmiem par kilovatstundu. Šobrīd ir lērums ar izņemtām atļaujām jaunu ieviešanai vai esošo jaudu palielināšanai. Tikpat daudz ir izņemta tehniskai noteikumi un aizrunāt šīs rezervētas pieslēguma vietas. Es domāju, ka ja nebūs konkrēti spēles noteikumi un arī šie regulējums nerisinās pieslēguma problēmas, kad visdrīzāk mēs vilksimies astē Lietuvai, Igaunijai šajā jomā. Paldies, to arī prezentācijā labi parādīja. Ginta, lūdzu. Mēs visi ļoti labi zinām, ka vai ar to, ka mēs ar savu enerģiju konkurēsim brīvā tirgu vai ne, bez piemaksas enerģētika ļoti politiski regulēts sektors un pie nākamiem projektiem, lai man nebūtu jāšaubās, vai es pareizi saprotu tiesisko paļāvību, stipri ērtāk droši vien būtu parakstīt līgumu ar Latvijas valsti. Paldies, Ginta. Profesora Blumberga. Tātad par saules elektroenerģiju. Tad ir ļoti plašs iespējas saules elektroenerģiju iegūt katram no mums, jo tāpēc mums ir kur uzstādīt. Tehnoloģijas aug un būs iespējams uz jumta uzlīmēt plēvi. Un tas būs tas saules panelis, un līdz ar to mēģināt katram nodrošināt tik, cik nepieciešams pašam. Es domāju, ka tas ir viens no, tam vajadzētu būt vienam no sauklim mums visiem pašiem, un teiksim, vai tas būs neto uzskaita vai nebūs neto uzskaita, vienalga saules elektroenerģijas ražošana, tas ir pirmām kārtām mūsu katra personīgais jautājums, un otrs rūpniecības uzņēmumiem. Pēc manām domām, kā jau teicu, nevajag vaidēt par to, par obligātā iepirkuma tarifu, bet sāk domāt pašiem, kā veidot nākotni un domāt par ilgtspējīgu nākotni un domāt tieši par to, ka daļu nosek no šī salīdzinoši vienkāršas tehnoloģiska risinājuma. Par saules siltumenerģiju katrai privātmājai uz jumta, daudz dzīvokļu mājām, kas nav pieslēgtas centralizētai siltumapgādei, jo nav nekāds jēgas noārdīt to, kas mums ir labs, un aizsargāt centralizēto siltumapgādi no tā, ka principā tiek, teiksim, noārdīti, jo daļai notiek atsteigšanās un līdz ar to viss kopējā sistēmā viss paliek dārgāk. Šeit atkal ir nepieciešama likumdošana. Tāpēc saules enerģijai, gan siltumam, gan elektroenerģijai ir nākotne, bet tikai, protams, ka tur ir jāsakārto likumdošana. Paldies, Dagnija. Andi? Atjaunojamās enerģijas federācijas pētījuma, teiksim, pirmais tuvinātais skaitlis, kurš aptuvenais vēl ir tāds, ka no esošajiem, bet izsniegtajiem lēmumiem, kas ir, tiks realizēti maksimums 8%, par ko mēs runāsim vēlāk Ozoļa kunga sadaļā pie diskusijas, bet tad 8% kopumā, ne tikai uz biogāzi. Un viņi balstās nevis uz to, ka tad kāds atskaries kāds īdiņš, tā rupi sakot, un investēs tulītās kaut kur iekš kaut kā, bet tie ir tie, kuriem nav kur sprukt. Tās ir lada paņemtā trešā kārta biogāze, kuri sākuši būvēt, kuriem nododās,
Un es varu pateikt, šobrīd jau krimināls bez mazai vēl attiecībā uz vienu banku staciju, kura ir nodevusies un sākus ražot, ir saņēmusi pēdējo atbalstu maksājumu no Lada, kurš ir ieskaitīts bankā, un banka pateica, stop, tu viņu ārā nedabūsi, kamēr nebūs skaidrība. Mēs esam radījuši ar šo kvotu apturēšanu, to haosu, kas ir radīts. Ja? Viņš vēršās tikai plašumā, un tad tie mazie vilnīši gāja, tie lielie vēl tikai būs. Paldies. Vai pēdējā iespēja zālē uzdot kādu jautājumu šī paneļa dalībniekiem? Ja ir viens, lūdzu, Jāni. Nāc pie mikrofona. Labdien, Jānis Liepiņš, pārstāvu vietējas izcelsmes kapitāla investoru grupu, kas ir investējis gan biogāzi, gan šķeldes koģenerācijas projektos. Un jautājums pirms pusdienām, kas visus investors, kas ir investējuši, jau ir investējuši stacijās, interesējuši tieši šis tiesiskās paļāvības aspekts. Un mans jautājums būtu Gintai Cimdiņai, kā lielam investoram nozarē. Noteikti, ka jūs esat runājuši grupas iekšēnē ar kolēģiem no Skandināvijas, kā jūs izturaties pret šim, teiksim, vienam no scenārijiem, kad var tikt mainīt spēles noteikumi ar atpakaļojušu datumu un tie investori, kas pirms 3 vai 4 gadiem pieņēma lēmumus investēt nozarē, balstoties uz ticību valstī, valsts vīriem un uz to, ka spēles noteikumi netiks mainīti, tad tagad viņi, teiksim, ir liela iespējamība, ka spēles noteikumi tiks mainīti. Un kāda jums ir tā iekšējā sajūta un ko jūs domājat par šo iespēju retrospektīvi pārskatīt atbalsta noteikumus? Tiem, kas jau ir investējuši un pieņēmuši vēsturiski šos investīciju lēmumus, paļaujoties uz likumdošanu. Jūs man tagad arī paprasījāt. Mums projekts kopējās investīcijas bija 76 miljoni eiro. Protams, ka skatoties uz tiesisko paļāvību no mūsu grupas viedokļu skatoties, protams, jebkādas izmaiņas šajā brīdī mēs uz viņām skatītos diezgan kritiski, un ja tāds arī tiktu veikt, es nezinu, kad būtu nākamā situācija, ka mēs veiktu kādu projektu Latvijā. Paldies, to es arī gribētu dzirdēt. Paldies. Pēdējā iespēja uzdot vēl vienu jautājumu. Varbūt vienīgi, lai es neesmu tāda ļoti negatīva un, kritiska, ja šādas pārmaiņas arī tiek veikts, es domāju, ka ar katru vērienīgāku projekta īpašnieku būtu jāveic pārunas, un, ja šo pārunu rezultātā ir iespējams vienoties par kaut ko, tad tas varētu būt veids, kā mēs šo tiesisko paļāvību varētu kaut kādā veidā koriģēt, precizēt, bet vienkārši mehāniski samainīt retroaktīvi likumdošanu, man liekas, tas būtu bišķiņ tomēr pat traku. Paldies. Ja jautājumu no zāles vairāk nav, ir, lūdzu, bet īsi. Viens tās jautājums. Es gribu dzirdēt, vai ja būtu enerģijas cena tāda, kāda ir tirgu, elektroenerģijas cena un siltuma cena, jūs arī, un jums nebūtu nekādas papildu atbalstas no valsti, jūs turpinātu savu darbu, attīstīt un nodarboties ar atjaunojumu enerģiju, ar biomasu, ar sauli, ar maziem hesiem. Labi, var arī atbildot par sauli, man liekas, atbildi ļoti vienkārši. Jā, jo pirmām kārtām to katrs var darīt pats. Un katrs var izreikināt, cik viņam tas maksās, un tur nebūs pārvades tarifs iekšā. Tā kā par saules nākotnes slēpjas tieši tajā, ka mūsu asociācija nepretendē uz lielām elektrostacijām. Man būtu pretī jautājums, bet droši vien ne jau jums, bet vispār auditorijai, vai Latvijas Energo būtu bijis gatavs investēt savos lielajos tecos, saņemot valsts garantijas, zinot, ka viņam nebūs šis atbalsts, kādu viņš saņem. Pilnīgi piekrītu iepriekš paustēm, bet vēl gribēju papildināt ar tādu kā piemēru, ja ir vēja elektrostacija, kur šobrīd pārdod elektroenerģiju konkrētam pircējam tirgu, kāpēc tam pircējam vajadzētu maksāt obligātā iepirkuma komponenti tiem, kur citi ražotāji viņu saņem.
šeit nav mūsu skatījumā taisnība. Tiem, ja tu pēc konkrēti no ražotāja, kurš nesaņem nekādu piemaksu pie tirgus cenas, tad tu esi tiesīgs viņu paņemt no gala patērētāja. Paldies! Paldies! Man prieks, ka nozares pārstāvi ir tik pārliecināti par to, ko viņi dara. Es drīkst vēl vienu teikumu viņu piebilst, kad manā skatījumā ļoti vienkārši atkal atgriežoties pie tā paša, ko es sākumā teicu par ekoproduktiem un tā tālāk. Manā skatījumā ir tā, ja tas viss notiek valsts labā, ja tas notiek izmantojot vietējos resursus un tā tālāk, kā vienā vai otrā vai trešā variantā valsts gūst labumu tā slēptākā vai mazāk slēptā veidā, kuru mēs šodien nedzirdam vai kā, tad tas ir atbalstāms. Es nekad mūžā neatbalstīšu arī to, ja izrādīsies, ka biogāzes stacijas ievad iekšā izējuvielu no ārzemēm, lai ražot šeit enerģiju un pārdot pa dārgo. Tas ir vienlīdzīgi tas pats, kas Latvenergo iepērk dabasgāzi no Krievijas un ražo šeit un saņem par to atbalstu. Mēs atbalstam tad ko? Mēs atbalstam ārzemniekus. Vienalga, vai tie no austrumiem vai rietumiem. Pilnīgi vienalga. Bet, ja tas nāk no Latvijas, no dzīlēm vai no zemes vai no gaisa, da vienalga no kurienes, bet mūsu vietējais, lai tas notiek. Paldies! Andi, vajadzēja tikai precizēt to, ka, teiksim, biogāzes asociācija tomēr neatbalsta biogāzes izmantošanu ar ļoti zemu liederības koeficientu kondensācijas stacijās. To es rādīju bildītēs. Ir varianti. Ir varianti. Mums ir uz ko tiekties. Vēlreiz paldies par jūsu pārliecību, par to, ko jūs darat. Noslēgumā šīs sesijas tādā kopsavilkumā es gribētu teikt, ka atjaunojamās enerģijas nozare ir atvērta diskusijām un drosmīgiem lēmumiem situāciju mainīt. Mēs saprotam, ka vecā sistēma ir jāreformē nākotnē, bet acīm redzot saglabājot tiesiskās paļāvības principus, kas ir svarīgāki un augstāk stāvoši par varbūt kaut kādām īstermiņa izmaksām. Mēs jau savā darbībā esam pierādījuši, ka lai mūsu sadarbība veidotos vienkāršāk un ātrāk, mēs esam izveidojuši Latvijas atjaunojamās enerģijas federāciju, kura pārstāv visas daudzās nozares. Savādāk līdz šim ir bijis pieredze, ka ar katru nozari atsevišķi runāt ir diezgan sarežģīti. Šī paneļī visi ir šīs federācijas biedri. Paldies jums par to. Tas, kas mūs dara uzmanīgus, ir, diemžēl, ekonomikas ministrijas līdzinējā darbība, acīm redzot, nav bijusi pietiekami efektīva un izskatās, ka visa enerģija vairāk ir veltīta kaut kādu pagātnes kļūdu labošanai vai pārveidošanai, bet pietrūkst skata nākotnē, kas būtu viens no galvenajiem arī politikas veidotāju uzdevumiem. Un tāpēc es domāju, ka viens no galvenajiem secinājumiem ir, ka mums ir vajadzīgs, mums ir ļoti nepieciešams skaidrs, stingrs politisks signāls, uz kurieni mūsu valsts ies, jo attīstības virzieni var būt dažādi. Mēs tiešām varam, teiksim, izvēlēties būt par dabas gāzes centrāli vai vairāk izmantot savējos resursus. Es neatkārtošu tagad visus šos variantus, bet mums tiešām ir nepieciešams skaidrs politisks signāls, uz kurieni mēs ejam, lai arī nozares dalībnieki varētu tam gatavoties un plānot savas investīcijas nākotnē. Paldies visiem!